Ja tu atceries, savā laikā tika atlaista Rīgas dome, un principā iedzīvotāji to īpaši nemaz nejūt. Siltums tika padots, ūdens, kanalizācija strādāja, pilsēta tika apgaismota, atkritumi tika izvesti, un faktiski nekas ļoti ikdienas dzīvē nemainījās. Tā skaitā regulāri pienāca par šiem pakalpojumiem arī rēķini. Ko es ar to gribu teikt? Es ar to gribu teikt to, ka Rīgas domes deputātiem ir jānodarbojas ar strateģiskām lietām, kas ļoti būtiski atsauksies uz rīdziniekiem arī pēc tiem 4 gadiem, kad jau nāks nākamie deputāti. Un, manuprāt, tas, ko šobrīd es redzu, ko dara Rīgas dome, tie ir nepārāk būtiski jautājumi, instalācijas jaunas, tur kaut kādi procesi politiski, kur īsti nevar saprast, kurš tur ar ko cīnās un ko dala, tā vietā, lai šodien kārtotu, domātu par tiem jautājumiem, kas reāli ir būtiski rīdziniekiem.